Čau visiem! Es izlasīju grāmatu, kuras nosaukums ir Operācija banāni. To uzrakstīja Deivids Valjams, un tajā ir 480 lapas puses. Galvenie varoņi ir Sīts, Gorila Ģertrūde un Ēriks. Es jums pastāstīšu par Ēriku. Šīm auguma sīkajam bīklēm 11 gadus vecajam zēnam ir atlikušas ausis, un viņš nesā brilles ar vienu ieplīsūšu lēcu. Diemžēl tāpat kā daudzi tā laika bērni, Ēriks karā ir zaudējis abus vecākus. Tagad, būdams barēnis, viņš lielākoties ir sevi noslēdzies un skumjš. Puiku iepriecina Londonas zoodārza apmeklējumi. Tur viņam ir izveidojušās ļoti īpašas attiecības ar Gorilu Ģertrūdi. Londona, 1940. gads. Ir karš. Pār pilsētu līst bumbu lietus, bet mazais Ēriks izveido neparastu draudzību ar milzīgo Gorilu Ģertrūdi. Taču, kad zooloģiskā dārzā kļūst bīstami, Ērikam ir jādodas piedzīvojumā, lai izglābtu Ģertrūdi. Darbība notiek Londonā, bet precīzāk darbība notiek Londonas zoodārzā. Es ieguvu atziņu, ka pat gorila var kļūt par labo draudzeni. Es iesaku jums šo grāmatu, jo tā ir diezgan viegli lasāma un ļoti interesanta. Paldies par uzmanību!